Šodien ir noslēdzies mākslinieku plenērs par parku Soliņu, un šeit mēs šodien redzam, ko radoši cilvēki ar prasmīgām rokām var izdarīt 10 dienās. Un liekas, ka darbi ir tiešām interesanti, un es aicinu visus liepājniekus, sākot ar nākošo nedēļu, skatīties un baudīt, kā ir sēdēt uz šiem soliņiem Jūrmalas parkā, un aktīvi arī balsot Domas mājaslapā par to, kurš soliņš jums ir sirdī tuvāks.